Labdien! Esmu Linda Miezīte, un šodien sākam mūsu svarīgo un aktuālo tēmu, kas ir PVN. Katru par to ir jādomā. Un šodien vairāk es balstos uz radošām personām, radošām lietām, pārdošanām, pakalpojumiem un tirzniecībām platformās un dokumentācijas noformēšanu un kas ir jāņem vērā, kādi starptautiskie līgumi ir jāņem vērā vai nav jāņem vērā, kas ir tas svarīgākais, kas ir jāņem vērā. Un šādām te lietām iesim cauri un sapratīsim. Droši, ja ir kaut kādi jautājumi, droši man varat rakstīt WhatsApp, ne WhatsAppā, bet tur, kur ir jautājumi, jeb čatā. Un tad iziesim cauri un atrisināsim visus interesējošos jautājumus, kas varētu būt neskaidri vai kurus vajadzētu tā kā atrisināt. Jums arī raustās tā kā ekrāns vai nē? Ceru, ka nē. Un kad ir viss baigi labi. Tā. Un tas es vēlreiz paņemšu nostopēšu un nošārēšu vēlreiz, jo man izskatās, ka kaut kas drusku raustās. Tā. Tagad ir viss pa visu ekrānu. Nu, lūk, esmu Linda Miezīte, kas konsultē par visām radošajām tēmām, kas ir radošām personām svarīga, un kopš 2021. gada māja esmu kopā ar Radošo personu savienību kā nodokļu konsultants, kas konsultē par visām svarīgajām tēmām, kas skar radošās personas, un var jautāt jautājumus trīs dažādos variantos. Viens variants ir e-pasts konsultācijas@mākslinieki.lv. Otrais variants ir šāda veida semināri, kas mums notiekās reizi mēnesī vai pat biežāk, divreiz mēnesī, un tad mums ir trešais variants, ir individuālas konsultācijas par sarežģītiem jautājumiem, par grupu jautājumu, par tādiem jautājumu blokiem, kur mēs sazinamies telefoniski vai Zoomā, vai klātienē. Nu, lūk. Un trešais, nākamais bloks ir NVO sektors, kas ir radošo personu apvienības, kuras varu palīdzēt ar darba attiecību jautājumiem, uzņēmuma līgumiem, personāla līgumiem, saprast visas šīs autora atlīdzību lietas un daudz citiem sarežģītiem jautājumiem, kas radošām personām, radošo personu apvienībām var rasties. Nu, lūk, un šodienas tēma pievienotās vērtības nodoklis, kuram kāpēc būtu jāmaksā, kāpēc būtu jāreģistrējās, kāpēc šāda tēma, tāpēc, ka parādās mums ļoti daudz platformu, un radošās personas arī mums iesaistās dažādās platformās, reģistrējās un veic to savu saimniecisko darbību, izmantojot dažādas platformas, kas neatrodas Latvijā. Un tāpēc jebkuru darbību, jebkuru jomu, ko mēs sākam darīt, mums ir jāatbild uz jautājumiem. Kaut vai uz papīrlapas vai elektroniski datorā vai kādā citā no platformām mēs saliekam jautājumus kas, cik, kur, kad, kā. Un uzzīmējam sava pakalpojuma to bildi, jo nevienmēr arī pakalpojums var būt apliekams pakalpojums, jo ir PVN likumā neapliekami darījumi. Un, iespējams, jūsu pakalpojums ir neatliekams darījums, un tad būs cita aina, kas jums būs jādara, jāveido jūsu darbībai. Nu, lūk, un tad, kad mēs saprotam, mēs jau esam kaut kādu statusu reģistrējuši, vai mums ir ideja, doma, mēs esam izdomājuši, ko mēs darīsim, vai jau esam sen iesaistījušies šajās te lietās, tad mums parādās jautājums par pievienotās vērtības nodokli, kas ir arī mūsu šodienas tēma. Man arī ir jautājumi par parasto saimniecisko darbību, tie būs pašā beigās, vēlāk, bet, ja ir kaut kāds jautājums, droši varat uzrakstīt čatā, un tad, kad es būšu izgājusi visai prezentācijai,
mazliet ieskicējuši arī atbildes uz tiem jautājumiem, kas ir saradušies, bet nav muļķīgu jautājumu, labāk pajautājam šeit, tagad un uz priekšu, tad, kad rodas tādi jautājumi, nekā mēs savāram ziepes, savāram, kā var ziepes savārīt. Ziepes var savārīt ar to, ka vienkārši mēs daram lietas, kuras mēs neesam pārliecināti un izdaram tā, kā ir nepareizi. Un pirms mēs daram nepareizi, labāk ir noskaidrot, saprast punktiņu susī, jo pievienotās vērtības nodoklis var skart jebkuru. Fizisko personu, juridisko personu, saimnieciskās darbības veicēju, autoru, ikvienu cilvēku, kas dzīvo un strādā un darbojās, vai arī nestrādā un neko nedara, bet viņš aiziet uz veikalu, viņam tur arī ir pievienotās vērtības nodoklis. Tad mēs izējam cauri, kas ir pievienotās vērtības nodoklis un kas ir maksātāji un ka tas ir nepieciešams, kad mums jāievieš viņš mūsu ikdienā, mūsu saimnieciskajā darbībā. Tas ir preču pakalpojumu pirkšana, pārdošana, izvešana, ieviešana, tos terminus mēs apskatīsimies, kas tie tādi ir. Tad ir darbība platformās. Mūsdienās tas ir ļoti populāri no 2020. gada. Darboties dažādās platformās. Tagad arī mēs esam Zoom platformā. Semināru klausamies, un tur arī ir pievienotās vērtības nodoklis un sekas, kā mums viņas ir jāuzrāda pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā. Un preču pārdošana ārpus Latvijas un darbības ar dokumentāciju, ja mēs ievedam dokumentācijas apjomu. Mēs iziesim cauri vairākiem piemēriem. Protams, jautājumi un atbildes. Ja nu gadījumā ļoti savaigās pie kādas tēmas kaut ko pajautāt, droši jautājam, varam pacelt rociņu un vai arī uzrakstīt čatiņā. Nu, lūk, runājot par šo te lietu, ja mēs esam izdomājuši, mēs gribam kaut ko darīt, mēs gribam darīt kaut ko Latvijā, un mēs gribam ārpus Latvijas kaut ko darīt, un tā ir starptautiskā vide. Tas nav vairāk mūsu mazais ezeriņš vai mazā upīte, kur mēs esam mūsu pagastā, miestā, pilsētā vai rajonā vai valstī, bet te jau parādās spēlēšana ārpus Latvijas, un ir tāda lieta, kā mums ir jāsaprot, jāizprot pamati tieši šai tirdzniecībai. Ja mums ir pakalpojumi, tad pakalpojumiem, kas mums notiekās. Mums ir jāspēj saprast, kur mēs ejam, ko mēs daram. Un te noteikti es iesaku obligāti iesaistīt grāmatvežus šo te, ja jums tiklīdz ir, neesat vairāk saimnieciskās darbības veicējs vienkārši vai biedrība, kura nav PVN maksātājs, tad noteikti jāiesaista grāmatveži, jo grāmatvedis ir speciālists šajā te jomā, kas ir pievienotās vērtības nodoklis. Ne visi grāmatveži ir speciālisti grāmatvedības tieši pievienotās vērtības nodoklī, bet viņiem ir jāspēj zināt šīs te lietas, kas ir imports, kas ir ievedums, kas ir eksports, kas ir izvedums. Respektīvi, vienkāršā valodā imports, tad, kad mēs vedam preces no trešajām valstīm, tas ir kas ārpus Eiropas Savienības, ievedums ir no Eiropas Savienības ievestas preces, eksports savukārt, kad mēs vedam preces ārpus Eiropas Savienības uz trešajām valstīm. Un izvedums ir tad, kad mēs no Latvijas kaut ko vedam ārā uz Eiropas Savienību. Nu, tas ir tādā vienkāršā skaidrojumā, kas tas tāds ir. Un jāsaprot, uz kādām valstīm mēs preces tirgosim vai sniegsim pakalpojumus. Tad, kad ir imports un eksports, tad mums ir jāsaprot, kas ar muitu ir, kas ir ar nodokļiem, vedot Latvijā, vedot ārpus Latvijas. Tie ir pamati, kas ir jāsaliek un jābūt skaidrībai, tad, kad mēs sākam spēlēt ārpus Latvijas. Tālāk nākamā lieta ir platformas. Platformas ir tādas, kā Zooms vai Etsy vai Amazon, un te ir jautājums vai eBays vai Etsy, kas ir populārs rodarbniekiem.
Tiklīdz mēs tur stākam spēlēt, jeb savus veikalus taisīt, veidot, tad mums obligāti jākļūst par pievienotās vērtības nodokļu maksātājiem, jo mums parādās pakalpojums no Eiropas, pakalpojums no trešajām valstīm, un līdz ar to PVN likums mums paredz reģistrēties uzreiz pirms pakalpojuma saņemšanas. Tas attiecas arī uz Zoom lietošanu. Ja mēs lietojam Zoom vai kādu citu platformu, bet detalizētāk mēs aiziesim drusciņi vēlāk. Jāsaprot šī startautiskā vide, kurā momentā ko mēs darām, kā mēs maksājam, kurā momentā mums jāreģistrējās kādā citā, varbūt tās PVN OS vai MOS režīmā. Tas ir piņķerīgāk, sarežģītāk. Un tad ir uzņēmējdarbības šīs piegādes, kas ir dokumentācijas noformēšana, sadarbība ar klientiem, vai viņi ir PVN maksātāji vai nav PVN maksātāji, visas tās lietas. Šito varat neiegaumēt, varēsiet izlasīt un paskatīties, bet vienkārši svarīgākā, ko saprast, ka ja mums ir spēle ārpus Latvijas, mums ir jāpēta tās valsts, ar ko mēs sadarbojamies, normatīvi akti, likumi, konvencijas, kas ir Latvijai ar šo te valsti, jo ir tāds dokuments kā konvencija, kur ir atrunāta nodokļu aplikšana starptautiskajā vidē, starptautiskajā šitajā darbībā. Kas jāņem vēl, ir līgumi, vai mums būs līgums vai nebūs līgums. Tieši autoriem varētu būt tieši ļoti nozīmīga loma spēlēt līgumi, jo parasti, ja autors nav reģistrējis saimniecisko darbību, tad ir būtiski šis te līgums, par ko, ka tas ir autordarbs, ka viņš sniedz savu pakalpojumu kā autora atlīdzību un pats maksā savā valstī šos te nodokļus. Tad ir strīdu risināšanas jautājumi, kādā veidā tas notiek. Ja tā ir Amerika, tad Amerikā jāatcerās, ka katrā štatā mums ir savādāki normatīvi akti, nodokļu normatīvi. Arī tajā pašā Luksemburgā ir dažādas šīs iespējas, kur mēs varam atvērt uzņēmumus. Viens ir atvērt uzņēmumu, otrs ir, ja mums ir autora atlīdzība, un trešais ir tad, kad mums ir pakalpojums sniegšana vai preces. 4 varianti tur sanāk. Tad ir valūtas kursi. Ko tas mums dod? Kā mums tas preces cenu nosaka? Vai tas mums ir rada peļņu vai zaudējumus? Tur iesaistās arī šīs te valūtas lietas. Tad ir starptautiskais mārketings. Tie visi, kas ir saistās ar starptautisko mārketingu, tas ir, piemēram, arī kas pats Instagrams vai TikToks, kur mums ir jāņem vērā. Tiklīdz mēs esam TikTokā, kur reklamējam, kur mēs liekam reklāmas, mēs esam saimnieciskās darbības veicēji, influenceri, mums jābūt pievienotās vērtības nodokļu maksātājiem, jo Instagrams mums izraksta rēķinu, kur ir mums, ja mēs saņemam komisijas maksu kā pakalpojumu no viņiem, un līdz ar to jums obligāti jābūt PVN maksātāju statusā. Šobrīd ir arī tāda lieta, kad arī normatīvi akti paredz reģistrēties un arī šo pievienotās vērtības nodokli piemērot parastajā kārtībā, bet es arī iešu uz priekšu prezentācijā, tur arī būs redzams, ka nākamajā gadā varētu būt izmaiņas, kad būs atvieglota kārtība, ja jūs esat Instagramā reklamēties vai Facebookā vai Zoomā, vai Google tīklos, tad jums būs īpašā kārtība reģistrācijas. Pagaidām šis vēl nav apstiprināts, bet tuvākajā laikā būs izmaiņas. Būs izmaiņas, kuras es stāstīšu, bet arī būs. Un jāsaprot, tas spēles lauks, kāds mums ir, bet sākam no sākuma. Pirmie 2 slaidi ir tādi visaptveroši globāli, kur mums jāsaprot vispār, kad mēs sākam kaut ko lielu, kaut ko darīt, tad jāsaprot tas spēles lauks. Varbūt sarežģīti varētu būt, bet mums ir jāievēro viņu. Kas ir PVN? PVN patēriņa nodoklis, kuru iekļauj preces vai pakalpojumu cenā. To maksā patērētājs, kas iegādājas preci vai pakalpojumu, bet tirgotājs ir šī nodokļa pārskaitītājs valstī. Jā. Tas nozīmē to, ka, ja
jūs kļūstat par PVN maksātāju, jebkurā, pieņemsim, sfērā, vai tā ir biedrība, vai tās ir pašnodarbinātā persona, saimnieciskās darbības veicējs vai SIA, jebkurā gadījumā jāsaprot, kas esat jūs, kas ir jūsu klients. Vai tas ir gala patērētājs, tas, kas fiziski to lietu jums patērē un nedod tālāk, nepārdod, vai tas ir tirgotājs, kur tirgo tālāk šo te jūsu pakalpojumu. Un pievienotās vērtības nodoklis ir diezgan sarežģīts nodoklis, un tur ir ļoti daudz dažādu nianču, kuras ir jāsaprot pirms vispār ķerties klāt. Mēs nevaram vienkārši uzrakstīt sociālajos tīklos vai uzrakstīt jautājumu grāmatvedim, kā man to salikt? Tur ir jāzina viss stāsts ar visiem knibulīšiem, ar visiem scenārijiem, kas ir jūsu situācijā. Ir momenti, kad ir jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā. Un PVN maksātāju reģistrā reģistrējas gan fiziskas, gan juridiskas personas, kas veic saimniecisko darbību Latvijā, un šeit ir tie momenti, kas ir tā kā subjekti un kam tas ir obligāti jādara. Un obligāti tas ir jādara, ja jums ir preces un pakalpojums sniegšana Latvijā, līdz 50,000 jūs varat nereģistrēties, bet pēc 50,000 obligāti jāreģistrējas. Ja tiek pārsniegts šis slieksnis, tad jums ir jāsamaksā šis pievienotās vērtības nodoklis. Nu, piemēram, ir jums vēlāk es jums pastāstīšu, tāpēc, ka šobrīd es iziešu, jo man ir jautājumi vēlāk mazliet. Tad, ja jums ir preču piegāde, tur, kur ir nekustamais īpašums, elektroenerģija vai kaut kādas citas lietas, tad tās arī jāskatās, vai tur apliekas vai neapliekas. Tad ir jāsaprot piegādes brīdis precē, kurā momentā mums prece tiek piegādāta, kurā momentā mums viņš ir jānomaksā pēc preču piegādes vietas šis te pirms. Tas varētu būt Eiropas Savienības darījumi dažādi. Un Eiropas Savienības teritorijā arī pastāv daudz dažādas nianses ar šiem te nodokļiem, kurā momentā kā jāmaksā, bet man būs piemēri. Un tad par importēšanu arī mums jāsaprot, kurā momentā mēs importējot, mums viņš apliekas ar šo te pievienotās vērtības nodokli. Nu, lūk, kad tad man jāreģistrējas, kad man jādomā par PVN maksātāju statusu? Ja es Latvijā sniedzu apliekamus ar pievienotās vērtības nodokli pakalpojumus vai preces līdz 50,000 12 mēnešu periodā, un te ir jāatceras visiem grāmatvežiem, kas strādā, no nākamā gada mainīsies kārtība. Ja šobrīd mēs skatāmies 12 mēnešu periodu, pieņemsim, mēs skatāmies no pagājušā gada, pieņemsim, pagājušā gada 30. oktobra 23. gada līdz šī gada 29. oktobrim, 12 mēnešus, tad nākamgad mēs skatīsimies kā kalendāro gadu. No 1. janvāra līdz 31. decembrim mums būs šie te 50,000 ir pārsniegti vai nepārsniegti, bet man arī būs semināra beigās būs slaidiņi par PVN statusa izmaiņām, par PVN reģistrācijas izmaiņām nākamajam gadam. Šobrīd vēl likumos nav izstrādātas šīs izmaiņas pieņemtas 100%, bet ir jau zināms apmēram, kas ir no tā kā provizoriski varētu būt. Jo tā ir pārņemta direktīva un būs visā Eiropas Savienībā šīs te izmaiņas, un tāpēc ir svarīgi tā kā skatīties, kas mums ir, kas mums nav. Tā, es vienu sekundīti tūlītās uztaisīšu vienu slaidiņu ar to, kā mēs te strādājam. Tā. Un nākamais, ja mums ir pakalpojumi Eiropas Savienības valstīs,
Ja mēs, ja jūs, ja jūs nesniedzat pakalpojumus uz Eiropas Savienību, tad nav jāreģistrējas. Ja nav sasniegta 12 mēnešu periodā 50,000, nav jāreģistrējas. Ja jūs nesniedzat pakalpojumus uz Eiropas Savienību, vai nesaņemat pakalpojumus no Eiropas Savienības vai ārpus Eiropas Savienības, tad jums nav jāreģistrējas. Ja nav ievesta prece vairāk par 10,000 no Eiropas Savienības, arī jums nav jāreģistrējas PVN maksātāju statusā. Visos pārējos gadījumos ir jāreģistrējas PVN maksātāju statusā. Un te man ir ļoti būtiska lieta, ka atceramies, kas ir tavs pakalpojums prece. Atceramies, ko mēs darām. Vai mēs esam fotogrāfi, vai mēs esam mūziķi, kur varētu būt autora darbs, vai mēs esam filmu veidotāji, kur varētu būt autora darbs. Vai mēs esam saimnieciskās darbības veicēji, kas sniedz apliekamus darījumus un neapliekamus darījumus. Mēs arī tādi varam būt. Jo šogad pēc iesniedzot gada ienākumu deklarācijas ļoti daudz saimnieciskās darbības veicēji, vai tie, kas nav PVN maksātāji, saņēma vēstules no valsts jums dienesta ar to, ka jums jāreģistrējas PVN maksātāju statusā. Bet vai tas nav autora atlīdzība, vai tas nav autora darbs, kas ir PVN likuma 52. panta vienā nodaļā minēts, ka tas neapliekas ar pievienotās vērtības nodokli. Un es arī ieliku prezentācijā tos darījumus, kas neapliekas ar pievienotās vērtības nodokli. Ne visus, bet drusciņu tie, kas varētu skart tieši radošās personas, kas ir kultūra, kas ir privātās apmācības, medicīna un tādas lietas. Bet jautājums, vai nav autordarbs? Un, ja jums ir apliekami šie PVN darījumi, tad jums ir jāreģistrējas, un jāreģistrējas, ja jums arī ir šī darbība platformās, obligāti pirms darījuma slēgšanas, un ja jums ir pakalpojums uz Eiropas Savienību, Dānija vai Vācija vai tā ir Zviedrija, jums obligāti jāreģistrējas pirms šī te pakalpojuma saņemšanas. Turistu gidi, tulkotāji, tur ir ļoti jāskatās, tiklīdz jums ir pakalpojums sniegšana uz Eiropas Savienību, jums obligāti jāreģistrējas PVN maksātāju statusā, bet mēs vēl iesim cauri. Un te mums ir tas process, kādā veidā mēs aizpildām iesniedzam, bet radošās personas, lūdzu pārliecinieties pirms jūs reģistrēties PVN maksātāju statusā, vai jums tiešām ir jāreģistrējas. Jo te jūs paši varat arī nezināt, nebūt informēti par to, ka jums nav jāreģistrējas. Jums ir jāsaprot jūsu darījumu būtība. Un te ir arī pievienotās vērtības nodokļa 52. pants, kur ir preces un pakalpojumi. Es esmu izvilkusi tikai dažus. Tie, kas grib reģistrēties un kad saprot, ka ir 50,000 jau pāri slieksnis vai tuvu tam, tad ir jāskatās, kas ir ar darījumiem. Medicīna neapliekas, bet tā medicīna, kas ir reģistrēta medicīnas tehnoloģiju reģistrā. Un te ir jābūt uzmanīgi psihologiem. Psihologs nav medicīnas pakalpojums sniedzējs, jo viņš nav medicīnas personāls, medicīnas persona. Varbūt psihologi, kas pārtop par psihiatriem, bet ja viņiem nav pamatu izglītība Latvijā, viņi nav medicīnas personāla reģistrā, līdz ar to tie ir apliekami darījumi. Tad ir zobārstniecības pakalpojumi, preču un piegādes un pakalpojumu sniegšanu bērnu jauniešu aizsardzībai, sabiedriskā labuma organizācijas pirmsskola, bērnu uzturēšanās pirmsskolas iestādēs, tas ir bērnu dārzi, privātie bērnu dārzi, bet ja ir saņemta licence, kas ir reģistrēta kvalitātes dienestā,
un ir šīs te izglītības programmas. Valsts atzīti pakalpojumu izglītības, profesionālas izglītības jomās, augstākā izglītība, interešu izglītība. Ar interešu izglītību un to 14. kas ir izglītības pakalpojumu sniegšanas pedagogi, jums ir jābūt divām lietām. Jums jābūt licencei, jeb atļaujai saņemtai, un jums jābūt šajā te pedagogu reģistrā, kas ir zem kvalitātes dienesta. Ja jums šitās lietas divas nav izpildītas, jums pakalpojums apliekas ar pievienotās vērtības nodokli. No šī gada ir bērnu uzturēšanās nometnēs, kuras organizē izglītības jomu regulējušie normatīvi akti, respektīvi, ja jums ir bērnu nometne, jums jābūt nometņu vadītāja atļaujai, nometnei jābūt reģistrētai nometnes.gov.lv reģistrā, tad jums šīs te nometnes neapliekas ar pievienotās vērtības nodokli. Kultūras pakalpojumi, teātri un cirka izrādes, koncerti, bērniem paredzētie šie te darbības ar bērniem, valsts atzīti muzeji, bibliotēkas, izstādes, zooloģiskie dārzi, dārzi un botāniskie apmeklējumi, bet te ir valsts atzīti muzeji un bibliotekas krājumi. Un 18. punkts ir autoru saņemto atlīdzību par darbu un tā izmantošanu, kā arī izplatītāja un fonogrammu producenta saņemto atlīdzību par blakus tiesību atzītu un tā izmantošanu. Šitas ir tas punkts, kad autora atlīdzības neatkarīgi kā tā autora atlīdzība ir saņemta, vai jūs esat kā saimnieciskās darbības veicējs, vai jūs esat kā, ja jūs saņemat, kad jums izmaksātājs ietur nodokli, šīs autora atlīdzības ir tās, kuras neapliekas ar pievienotās vērtības nodokli. Un te tad jāņem priekšā, kas ir jums autora atlīdzības likumā par autora atlīdzībām un arī no ārzemēm saņemtās autora atlīdzības, ja jums ir parasta, jums jāietur nodoklis 25%, bet ja tas ir autora atlīdzība, tad viņa iet ar neapliekamiem darījumiem. Un te, kad ir jāreģistrējas, ja mums ir sadarbība ar ārzemēm ir diezgan īstenībā piņķerīgi un sarežģīti, tiklīdz jūs pārdodat preces, pieņemsim, fiziskām personām. Un mēs esam Latvijā, mēs pārdodam preces fiziskām personām, un ja mums šī summa pārsniedz 10 000 pa visām valstīm kopā, tad mums ir jāpiemēro tās valsts pievienotās vērtības nodoklis. Tas ir diezgan sarežģīti, piņķerīgi, bet no nākamā gada būs izmaiņas šai te normai. Ir daudz vietnes, kuras tas pats Etsy, tas pats Amazon ir jau reģistrējuši šo te savu osu režīmu, kad automātiski viņi ietur šo te pievienotās vērtības nodokli, bet no nākamā gada mainīsies, tad būs izstrādāti noteikumu un izmaiņas likumos, tad arī būs nākamais seminārs, kuris arī skaidrošu to kārtību, kā ir no 25. gada, bet šis tad drusciņu arī pamainīsies. Situāciju piemēri ir ņemti vērā no Valsts jumta dienesta semināra, kas bija 22. gadā. Var paskatīties semināru ierakstos pie Valsts jumta dienesta. Viņu var redzēt, šeit ir prezentācija viņiem, bet viņiem arī ir, tā man laikam viņš nav, es varu parādīt, kurā vietā viņu atrast. Mēs ejam Valsts jumta dienests, tad mēs ejam uz sadaļu, sapratīšu, kāda sadaļa bija pareizā, aktualitātes Valsts jumta dienesta semināru un materiāli. Un Valsts jumta dienestam ir fantastiski semināri un materiāli par gadiem. Šeit var skatīties pa gadiem, kurā vietā kādi semināri ir bijuši Valsts jumta dienestam. Un Valsts jumta dienestam 22. gadā ir bijis seminārs par grāmatvedības e-dokumentu apriti, ko es iesaku noteikti noklausīties, noskatīties, ja jūs neesat skatījušies. Un pat viņš bija 21. gadā. Par, to ir tās atradīšu tā. Respektīvi, Valsts jumta dienesta mājaslapā vajag paskatīties, pameklēt, tā tūlītās es paskatīšos ātri.
Viņiem diezgan daudz bija un bija ļoti, ļoti labi. Janvārī, man tā liekas, šis seminārs bija. Jā, pašnodarbinātājiem reģistrēsies PVN maksātāju reģistrā. Te ir ļoti daudz atbildes un jautājumu. Mēs visiem neizskatīsim, neiziesim cauri, bet, ja gribās tā pamatīgi, tad var noskatīties, noklausīties šo te. Un tā, kur man palika tagad mana prezentācija? Tā. Kur mums arī ir piemēri un situācijas. Nu, lūk, un piemērs ir tāds, ka Kārlis, viņš ir reģistrējis PVN maksātāju reģistrā, jo viņš saņem no PVN maksātāja, kas ir reģistrēts PVN maksātāju reģistrā Eiropas Savienībā, pakalpojumu. Līdz ar to, ja Kārlis ir reģistrējis PVN maksātāju reģistrā un viņš veic saimnieciskās darbības ieņēmumu izdevumu uzskaiti kā saimnieciskās darbības veicējs un PVN maksātājs arī viņš veic saimnieciskās darbības ietvaros šo te PVN maksātāju uzskaiti. Saimnieciskās darbības veicējiem ir divu veidu žurnāli. Ir saimnieciskās darbības ieņēmuma izdevuma žurnāls un PVN maksātāja reģistrācijas žurnāls. Parādīšu, kāds viņš izskatās. Viņu arī var Excelī dabūt. Var izmantot platformu pats.lv, bet, skatāmies, kā jums ir ērtāk. Tā ir viena ikdienišķa situācija. Kārlis saņem no Eiropas Savienības PVN maksātāja pakalpojumu, līdz ar to viņam ir jāreģistrējas un viņš maksā valstī PVN iespējams no savas saimnieciskās darbības. Tad ir nākamā situācija. Jānis savukārt sniedz pakalpojumu Amerikas uzņēmumam. Viņam nav jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā. Kāpēc? Tāpēc, ka Jānis nav sasniedzis 50 000 apgrozījuma slieksni, kas apliekas ar pievienotās vērtības nodokli. Līdz ar to, tā kā pakalpojumu sniegšana Amerikas uzņēmumam nav obligāta reģistrācija PVN maksātāju reģistrā. Tāpēc ir būtiski saprast, kas ir jūsu pakalpojums, kam jūs sniedzat. Bet Jānim obligāti pirms pakalpojumu sniegšana Amerikai ir jānoskaidro situācija Amerikā. Ko Amerikas uzņēmums vai Amerikas normatīvi akti paredz, ja mēs sniedzam pakalpojumu Amerikas tirgumu. Un te var būt ļoti interesanti tas, ka katrā štatā varētu būt sava kārtība. Ir jāreģistrējas, no kādas sliekšņa jāreģistrējas un kad jāreģistrējas. Un vispār kā nodokļu maksātājiem tas ir domāts. Nākamā lieta. Jānis savukārt sniedz pakalpojumu Eiropas Savienības bezpēļņas organizācijai jeb biedrībai. PVN maksātāja reģistrā biedrība nav reģistrējusies, Jānis nav reģistrējis, līdz ar to viņš var šo te pakalpojumu sniegt. Svarīgi ir saprast, pakalpojums Latvijā, es esmu PVN maksātājs, pakalpojums Eiropas Savienībā, vai tā organizācija ir PVN maksātājs vai nav PVN maksātājs. Abi divi neesat PVN maksātāji, jums nav jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā. Un te ir nākamā situācija ar Zandu. Zanda ieved Latvijā preces no Eiropas Savienības vairāk nekā 10 000 eiro. Tiklīdz viņai sasniedz 10 000, viņai obligāti jābūt PVN maksātāju reģistrā reģistrētai dāmai. Ja šīs summa pārsniedz mums 10 000, pieņemsim, viņa ir ievedusi pat 12 000, tad viņai ir jānomaksā no šiem 2 000 PVNs. PVNs mums būs iekšā tajā sumņā, kas ir jāsamaksā. Un Zandai, ja ir pārsniegti šie 10 000, tad ir jāiesniedz šis paziņojums par PVN nomaksu, un to mēs varam atrast dokumentu no veidlapas pievienotās vērtības nodokļa dokumenti, paziņojumi par PVN samaksu. Un tas ir jādara divos gadījumos. Ja jums ir pārsniegums un jūs neesat laicīgi reģistrējušies, tad jums ir jāsamaksā no tās summas. Un te man ir stāsts par to, ka ļoti rūpīgi jāskatās tie 50 000, pagājušajā gadā 40 000 un jūsu darījumi. Apliekami, neapliekami darījumi. Ir jābūt PVN maksātājiem vai nav jābūt PVN maksātājiem. Nezinām, meklējam palīdzību, konsultējamies, pajautājam, pārjautājam.
Bet saimnieciskās darbības veicējiem obligāti nodalam bankas kontus. Lai jums ir privātais konts, saimnieciskais konts. Ja tas būs viss kopā, tad tas būs tāda putra, kad jūs nevarēsiet atšķirt, kas ir jūsu privātās lietas un kas ir neprivātās lietas. Un tādā veidā jūs sev sarežģījat dzīvi. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs maksājat vairāk grāmatvedim, ja jūs paši to žurnālu nekārtojat, abus divus žurnālus, jo tad jums visi darījumi ir jāuzrāda gan saimnieciskās darbības ieņēmuma izdevuma žurnālā, pievienotās vērtības nodokļu žurnālā jums jāuzrāda tikai ar PVN apliekami darījumi, ko jūs sniedzat vai jūs saņemat kā priekšnodokli, tas viss jāuzrāda, bet jums ir parādās liekas darbības, par ko jūs par lieko samaksājat. Arī ir metodiskais materiāls. Noteikti, ja nav saprotams pievienotās vērtības nodoklis, paši varam mācīties, bet cenšamies saprast, atrisināt pareizi, lai nav kļūdu, lai nav lieki maksājumi. Tā. Nu, un vēl daži piemēri. Šitie ir jau sarežģītāki. Inga saņem pakalpojumus no Amerikas uzņēmuma, un līdz ar to viņai jāreģistrē PVN maksātāju reģistrā. Tāpat tās Jānis saņem pakalpojumu no Itālijas uzņēmuma. Viņam arī obligāti jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā. Šī gadījumā abiem diviem obligāti jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā. Pirmā darbība ir reģistrācija, tad mēs saņemam pakalpojumu no Eiropas uzņēmuma, un katru mēnesi mēs sagatavojam PVN deklarāciju, kuru mēs iesniedzam. Bet PVN deklarācija nav pirmais dokuments, ko jūs sagatavojat. Pirmais dokuments, ko jūs sagatavojat, ir PVN žurnāls. Un PVN žurnāls mums izskatās, tūlītās es jums viņu parādīšu, kāds izskatās pievienotās vērtības nodokļu žurnāls, un PVN žurnāls izskatās mums šāds. Viņš arī ir Excelī, viņš arī ir Excel formātā. Viņš ir tieši tāpatās kā jums PVN deklarācija, tikai viņš ir sagriezts šādā veidā, lai jūs varat ierakstīt šos te savus pakalpojumus. Vai tas ir vienkāršāk nekā divkāršais ieraksts, šaubos, bet, ja mēs izmantojam pats.lv vai krivuli, vai mēs izmantojam kādu citu alternatīvo vienkāršā ieraksta sistēmai, uzskaiti, tas būs stipri vienkāršāk. Excelī tas būs, ja maz darījumi, tad labi, bet ja būs jums jau darījumi, kas ir gan Etsy veikals vai kaut kāda platforma, kur jāatspūgļo jums ieņēmumi un izdevumi, tas būs sarežģītāk. Kāpēc? Tāpēc, ka vēlāk stāstīšu, vienkāršā ieraksta sistēmā jums arī jāatšifrē PVN deklarācijā ir gan vienāda veida darījumi, gan kas apliekas, jums viņi jāatšifrē pielikumos PVN deklarācijai. Saimnieciskās darbības veicējiem PVN status tiem, kuriem ir daudz darījumu, nav tas labākais un izdevīgākais. Un uzskaita vienkāršā ieraksta ir sarežģītāka, ja jūs esat PVN maksātāju statusā. Tā kā padomājam, vai tas, ja jūs esat PVN statusā, vai jums nevajag pāriet uz SIA, kas būs divkāršā ieraksta uzskaita, un tas būs stipri vienkāršāk un ērtāk. Arī, ja tie ieņēmumi pārsniedz kaut kādu robežu, 20, 30, 40 tūkstoši, iespējams, ka divkāršais ieraksts un SIA variants varētu būt izdevīgāks. Tīri, ja jums ir platformas, ja ir tirzniecība ārpus Latvijas, saimnieciskās darbības veicēji paliek sarežģīti. Tas ir žurnāls, kas ir jāizmanto saimnieciskās darbības veicējiem. Viņu neizmanto. To izmanto individuālais komersants, saimnieciskās darbības veicēji, individuālie uzņēmumi, IU vēl tiem, kam ir vienkāršā ieraksta sistēma, līdz 10, ne, bet līdz 100 tūkstošiem apgrozījums gadā. Tā, tālāk ejam. Es drusku padzeršos. Nu, lūk. Un
Un tagad es ceru, ka jums ir skaidrs, ja nav kaut kādi, ja ir kaut kādi jautājumi, droši jautājiet, prasat, bet tagad es ķeršos pie dažādiem piemēriem. Un piemēri ir mākslas darba transportēšana. Šitā fantastiskā bilde ir no Instagrama, no Evija Art fantastiskās mākslinieces Evijas. Un jautājums. Jautājums ir par mākslas darbu transportēšanu. Ar mākslas darbiem ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Un pirmām kārtām ir svarīgi pārliecināties, vai šī te glezna vai priekšmets nav kultūras pieminekļu status, un vai nav nepieciešama atļauja no Valsts kultūra pieminekļu aizsardzības inspekcijas, lai šo te priekšmetu mēs varam transportēt. Un ir jābūt korektai šī priekšmeta iesaņošanai un transportēšanai. Ja tas tā arī ir, tad ir jāpārliecinās par dabas resursu nodokļu nomaksāšanu. Tajā momentā, kad mēs kaut ko iesaiņojam, tur ir papīrs vai plastikāts vai tur kaut kādi paletes vai kaut kādas tādas lietas, tur mums iesaistās pievienotās vērtības dabas resursu nodoklis, bet tad ir atbilstoša apdrošināšanas polises nokārtošana par šo te mākslas darbu transportēšanu, tad ir rēķins, ja mēs esam saimnieciskās darbības veicēji vai sijā, un tad ir CEMERS. CEMERS ir preču pārvadāšanas dokuments, kur mēs šo te mākslas darbu transportējam. Tās visas lietas ir jāpadomā, kādā veidā mēs to nogādāsim ārpus Latvijas, ja tas ir ārpus Latvijas. Latvijā tur nav nekādu noteikumu. Ir situācija. Situācija ir tā, ka Latvijas saimnieciskās darbības veicējs, gleznotājs ir atradzis pircēju Lietuvā fizisko personu. Nu, ko tad darīt? Pārdot gleznu, kas jādara? Pirmām kārtām saimnieciskās darbības veicējs var izdomāt, viņš grib formēt līgumu vai neveikt līgumu formēt, viņš formēs, neformēs. Tad, ja ir rēķins, tad vai ir avansa priekšapmaksa vai nav priekšapmaksa, rēķins, CEMERS un PVN. Ja mums kopējie ienākumu gleznu pārdošanai no citām valstīm PVN maksātājiem, nereģistrētam PVN maksātājiem nepārsniedz šos 10 000, vai arī, ja mēs esam PVN maksātāji, un ja mēs neesam pārsnieguši šos 10 000, mēs varam nereģistrēties šajā MOS režīmā īpašajā. Nu, te ir divas daļas. Esam PVN maksātāji vai mēs neesam PVN maksātāji. Šī gadījumā mēs neesam PVN maksātāji, mums šī glezna ir zem 10 000, līdz ar to mēs varam nebūt PVN maksātāji. Ja mēs esam PVN maksātāji, tad ir jautājums, vai mums ir parastais PVN reģistrs vai mums ir neparastais jeb MOS režīms. Jautājums, vai glezna apliekas ar pievienotās vērtības nodokli. Viņa var aplikties, viņa var neaplikties. Kā mēs esam viņu nodefinējuši? Kā preci vai kā autordarbu. Un tas ir tāds interesants moments, kad mums ir jāsaprot, kas ir mūsu pakalpojums. Nākamā situācija. Latvijas saimnieciskās darbības veicējs, gleznotājs ir atradzis pircēju Amerikā. Ko darīt? Pārdot gleznu, kas jādara. Kārtība būs līgums, ir nav, avans, rēķins, eksporta muitas deklarācija, piegādē ir CEMERS, jeb preču pavadu dokuments. Vēl mēs varēsim arī izmantot, varbūt tās nodot to piegādi kādam operatoram, lai viņš piegādā šo te preci. Jautājums par preci. Jautājums par preci vai prece. Vai mēs esam PVN maksātāji vai mēs neesam PVN maksātāji. Ja mēs neesam PVN maksātāji, tad, ja tā ir prece kā glezna, tad mums ir robeža 50 000. Mēs varam nereģistrēties PVN maksātāju reģistrā.
Bet, ja tā tiek pārdot uz Ameriku, mums arī tur būs 0% likme, ja mēs esam tā kā pārdevēji, kā preces pārdevēji. Ja mēs esam autori, tad šis darījums mums tā kā neaplikas PVN arī tāpatās, bet visiem tie, kas ir kaut ko darbojās, tirgojās, obligāti es iesaku arī šim te uzņēmumam, kas jums pērk kaut ko, vai jūs sniedzat kādus pakalpojumus, arī rezidenta apliecības nodot, lai viņi būtu pārliecināti, ka jūs nodokļus maksājat savā mītnes valstī Latvijā. Ja tas rezidenta apliecības dokuments ir iedots, tad neviens nevar apšaubīt, ka jūs maksājat nodokļus Latvijā, un jūs to pasakat, ka jūs maksāsiet Latvijā, lai netiktu piemērot papildus kaut kādi nodokļi vai kaut kādas lietas. Nu, un situācija vēl viena. Ir Latvijas saimnieciskās darbības veicējs glaznotājs, ir atradis materiālus, ko vēlas iegādāties no Amerikas un no Beļģijas. Ko darīt? Pērk materiālus, kas jādara. Kārtība pārdošanas noformēšanai būs līgums, nebūs. Avansa rēķins, ja proforma invoice vai invoice. Cemers vai kāda piegādes kantors, kas piegādā šīs te preces. Ja mēs iepērkam šos te materiālus līdz no PVN maksātāja līdz 10 000, tad mums nav jābūt PVN maksātāja reģistrā. Ja šī te summa pārsniedz 10 000, tad mums jābūt PVN maksātāja reģistrā. Tas attiec uz Eiropas Savienību, un savukārt, ja mums ir Amerika šie materiāli, tad mums uz robežas būs importa deklarācija, kur mēs arī pievienotās vērtības nodokli nomaksāsim uz robežas. Ja mums ir šie te apgrozījums pārsniedzot 10 000, kad mēs fiziskām daudzām personām kaut ko pārdodam, tas varētu būt ecīgi gadījums. Mums jāreģistrējas MOS vai OSU režīmā. Ja ir importēšana, tad mums ir šis te IOS režīms, un šo te vajag skatīties. Un ir arī platformas, kuras pašas jau nodrošina šo te PVN samaksu, tad, kad tā fiziskā persona nopērk šo te darījumu. Preci nopērk Etsy veikals arī šo te uztaisīs. No nākamā gada būs izmaiņas, bet, šo te vajag papētīt. Katrai dalību valstī Eiropas Savienībā ir ļoti forša platforma. Tas ir platforma, kur mēs varam apskatīties latviešu valodā par pievienotās vērtības nodokli, par akcīzi, par dažādām situācijām, kas ir es viņu ielikšu jums čatā, lai jūs varat varbūt tās kaut kur sev paņemt, ja nepieciešams šo te platformu, un latviešu valodā tas ir Eiropas Savienības portāls, kur ir dažādas situācijas par piegādēm, dažādi piemēri, kā rīkoties, kādas likmes, jo katrā valstī ir savs pievienotās vērtības nodoklis, un katrā valstī arī ir izņēmumi. Kāpēc es saku, ka pievienotās vērtības nodoklis ir sarežģīts? Tāpēc, ka tur nav tikai pievienotās vērtības nodoklis, tur ir arī citi nodokļi. Tiklīdz jūs sākat darboties kādā citā dalību valstī, kas nav Latvija, jums ieslēdzas arī konvencijas, Eiropas Savienības direktīvas un normatīvi akti, kuri jums jāsaprot. Arī mums ir, tā kā mēs sākam sadarboties ar PVN maksātājiem, mēs esam kļuvuši. Mums ir jāsaprot, vai mums ir otra puse PVN maksātājs, vai tie ir dokumenti noformēti pareizi, vai nav noformēti pareizi. Ja ir Eiropas citas dalība valsts uzņēmums, jums arī jāpārbauda, pirms jūs maksājat vai ievadat iekšā sistēmā rēķinu, jums jāpārbauda šis te PVN maksātājs. Piemēram, Latvijas reģistrs mums ir šeit, mēs ievadam, pieņemsim, reģistrācijas numuru, paņemsim vienu PVN maksātāju reģistrācijas numuru, pārbaudīsim, vai ir vai nav. Es paņemšu savējo, un te var redzēt, kur ir PVN numurs,
tad, kad jūs esat PVN maksātāji, jums ir LV priekšā. Ja jūs neesat PVN maksātāji, jums LV nav priekšā un jūs nevarat šo te PVN LV rādīt, norādīt. Un te ir redzams, no kura perioda ir PVN maksātāja status. Izslēgts nav uzņēmums, viss viņš forši darbojās, viss ir kārtībā. Nākamā lieta ir reģistrs, kur parādās Eiropas Savienības personas. Un te arī mums ir, mums tas asistents man drusciņš traucē, bet nu labi. Te mums ir jāievada tas PVN numurs, kas ir partnerim, un, ja jūs esat PVN maksātāji, obligāti ir jābūt šim te PVN numuram uz dokumenta. Jūsu PVN status un otras puses PVN status. Mēdz būt tāda situācija, kad jūs atrodat kādu internetu veikalu, jeb kaut kādu platformu, kur ir paredzēta tikai fiziskām personām, tad jūs kā saimnieciskās darbības veicējs PVN maksātājs nemaz nevarat tur iegādāties lietas, jo jūs nevarēsiet dabūt PVN rēķinu ar 0% likmi. Ja jūs esat PVN maksātājs Latvijā un jūs esat otrā pusē PVN maksātājs atradis, tad jums pieņemsim, no Nīderlandes, no Vācijas vai no Itālijas jums prece nāks bez PVN ar 0% likmi. Un to paredz normatīvi akti. Un šīs visas nianses ir jāparedz un jāsaprot, kā tad mums ir jādarbojās. Un te parādās tāda lieta kā inkoterms. Inkoterms ir tad, kad mēs savas gleznas kaut kur vedam vai kaut kādas mantas preces vedam no kaut kādas citas valsts, un katrs pārdevējs noslēdz līgumu ar pārvadātāju transporta uzņēmumu, un Inkoterms paredz to, kas ir kā atbildīgs, kādu no šiem te Exfork vai FOB vai DAP mēs piemērojam. Tur parādās pārdevēja atbildība, pircēja atbildība, apdrošināšana un riska punkti. Un šeit vervo.lv tur ir ļoti fantastisks skaidrojums, un arī šī bilde no tās mājaslapas ir, kā notiek šī transportēšana, kā ir variants. Mēs saražojam, uztaisam un nododam pārvadātājiem, pārvadātājs atbildīgs par visu to procesu transportēšanas, un mums tie iedod tikai dokumentu, ka mēs preci ir piegādāta. Tas ir visideālākais variants, kad mums nav jāuztraucas par to, kā to preci aiztransportēt. Mēs kā pārdevējs viņu nododam, un pircējs tikai atbildīgs par to pašu gala procesu, ja ir DDP uzkrājums kuģa vai uz vilciena vai lidmašīnā vai ar krāvu, un tālāk preci tiek piegādātā. Visfantastiskākais pārdevējam ir variants, kad Exfork, tas nozīmē to, ka visu dara pircējs, un es neko tikai nododu muitai, un viss. Un šitan ir ļoti, ļoti svarīgi, kas tas pa tiem 3 cipariņiem, bet burtiņiem ir rakstīts jūsu transportēšanas dokumentos. Un principā tā loģistika ir diezgan sarežģīta lieta, kura ir jāsaprot. Un ne katrs saimnieciskās darbības veicējs var iedziļināties tajās lietās, un ne katrs grāmatvedis par šitādas lietas vispār zina. Un tāpēc ir forši, ka mēs zinām. Tas ir Inkoterms, un te, ja gribās, ja vajag, tad var palasīties. Šī ir fantastiska lapa, kur tas ir viss aprakstīts un forši. Kad reģistrēties obligāti PVN maksātāju reģistrā, jā, par tiem 10 000 es jau teicu, ka ja mēs vedam preces Latvijā, vairāk līdz 10 000 mums nevajag reģistrēties obligāti. Ja mēs sniedzam pakalpojumu uz Eiropas Savienību vai no Eiropas Savienības vai no trešajām valstīm mēs saņemam pakalpojumu, mums obligāti jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā no 1. centa. Nevar būt, es rīt tā izrakstīšu rēķinu, es pagaidīšu, nē, uzreiz.
Un, ja mums pakalpojumu un preču piegāde 12 mēnešu periodā nesasniedz 50 000, nav jāreģistrējas. No nākamā gada te būs izmaiņas. Izmaiņas skar šo te 50 000, tas būs par kalendāro gadu, nevis 12 mēnešu periodā. Un te mums būs ļoti būtisks moments, kad mums šobrīd apliekamie darījumi tikai tiek ņemti vērā, un nākamā gada mēs skatīsimies arī neapliekamos darījumus, kas neapliekas. Tur būs vesela grupa, kas būs jāņem vērā. Bet to vēlāk, tad, kad būs pieņemti normatīvi akti, kad likumos būs tas iestrādāts, un tad mēs varēsim teikt, jā, hopā, kur ir, tas ir iestrādāts, un tas mums jāņem vērā. Tiešsaites internetveikali. Pirmām kārtām viņiem jābūt reģistrētiem platformām šīm te, kur mums ir tirdzniecība, jābūt reģistrētiem kā struktūra vienībām. Tad mums ir jābūt grāmatvedības reģistriem, attaisnojumu dokumentiem, pavaddokumentiem, izsekojamībai jābūt un kurjers piegāda un šīs lietas. Ja mēs pērkam, tirgojamies internetveikalos, tad mums ir šim te procesam jābūt izsaklējumam. Ja mēs ieliekam gleznu internetveikalā, tad mums ir jānodrošina pircējam dokuments par pārdošanu, tad par piegādi, un šiem te visiem dokumentiem jābūt saliktiem. Ir baigi foršā lieta, kas ir SIA, tas ir noteikti, un biedrībām arī iespējams, ka ir iespēja. Ja ir juridiskas personas apakšā šai te biedrībai, ir digitalizācijas projekti, kur šos te procesus var dabūt, saņemt atbalstu. Tā kā to arī var papētīt. Ja ir SIA vai biedrības, kur apakšā vairāk kā 5 juridiskas personas, saimnieciskās darbības veicējiem pagaidām tas nav gan iespējams par to saņemt atbalstu. Pirmām kārtām mums ir internetveikali, un te es arī esmu pielikusi CMR-u. CMR paraugu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tas ir preču pavadu dokuments. CMR var arī būt bill of loading, dažādām lidmašīnām ir drusku savādāks tas dokuments, dzelzceļam ir savādāks, bet CMRs ir preču pavadu dokuments, kas ir kravas pavadu dokuments. Viens ir jums, viens ir pārvadātājiem, viens ir preču saņēmējiem. Ja ir vairākas preces, vairākas organizācijas, kas ir iesaistīti, tad pārvadātājs iedod dokumentu, bet viņam ir jābūt no 24. gada ir tā kā e-CMR, nezinu, vai viņš ir ieviests vai nav, bet viņam ir jābūt. Tas ir dokuments, kas prece no Latvijas ir transportējusies, aizgājusi ārpus Latvijas. Tas ir pamatojums, ka tā prece ir tajā valstī saņemta. Platformas. Ir viena forša tāda platforma, letsdeal.com, kur mēs tā kā piesaistam dažādus pakalpojumus, darbu uzņēmējus, freelancerus un tādas lietas, un kas tur notiekās. Tas pats var būt arī dažādas citas platformas, bet piemērus stāstu par šo letsdeal. Un te, protams, ir jāsaprot, kādu dokumentāciju mēs no jebkuras platformas varam dabūt. Tas, ka nav nekādu dokumentu, nav nekādu rēķinu, ir muļķības. Tas nozīmē to, ka vienkārši jālien tajā sistēmā, platformā dziļi iekšā un jāmēģina dabūt billing sadaļu. Un billing sadaļā jābūt, tā kā jūs tad reģistrējat šos te platformas, obligāti vai nu jūs kā saimnieciskās darbības veicēji to darat, kur ir vārds uzvārds personas kods bez svītriņas, un ja jūs esat, piemēram, maksātāji, kam principā pēc būtības būtu jābūt, tad ir LV un personas kods bez svītriņas pie reģistrācijas procesa. Ja tajā platformā nav iespējams ievadīt VAT numuru, ja PVN numuru un nav iespējams saņemt rēķinu, tad tā platforma ir domāta fiziskām personām. Tā nav platforma domāta juridiskām personām, jeb pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz un taisna biznesu.
Tas ir daudziem internetveikaliem šī lieta pastāv, kad viņi ir domāti tikai uz gala patērētāju, nevis uz organizāciju, kur pārdot, pieņemsim, preces kaut kādas vai sniedz pakalpojumu šajā te platformā. Un kas notiekās? Mēs meklējam ļoti detalizēti, kurā vietā ir rēķins. Mēs rēķinu par saņemtajiem pakalpojumiem saņemam, un tas ir tas signāls, kad mums jābūt PVN maksātāju sarakstā, jo mēs saņemam pakalpojumu no PVN maksātāju organizācijas. Tā var būt Amerikas organizācija, kas nav PVN maksātājs, tad mēs saņemam pakalpojumu, ko mēs uzrādām PVN deklarācijā. Tā var būt Eiropas organizācija, kas ir PVN maksātāji reģistrēta, vai, pieņemsim, kā Facebook, viņi ir reģistrēti Īrijā, un viņiem ir PVN status no Īrijas. Otrais ir mūsu organizācija var saņemt rēķinu par platformā sniegtajiem pakalpojumiem, kas ir komisijas maksas, un dažādus pārskatus mēs no sistēmām varam dabūt, kur ir mūsu darījumi kopēji, apkopojumi. Tas, kad jums kontā ieskaita naudu, nenozīmē neko. Tas ir pēdējais posms. Pirmie posmi ir jūsu sniegtie pakalpojumi platformā pa visu mēnesi, tie ir jūsu ieņēmumi, tad ir komisijas maksa no platformas, un platforma par šīm komisijas maksām piestāda rēķinu, un viņa ko izdara? Viņa no jūsu ieņēmumiem noņem nost to platformas komisijas maksu un jums samaksā to starpību. Bet jums jābūt visam šim te procesam redzamam, pamatotam un ar dokumentiem pierādāmam. Bet ir ļoti, ļoti rūpīgi jāizlasa šīs platformas noteikumi, ko viņi dara, kā viņi dara, kas ir viņi un ar ko viņi nodarbojas. Tāpēc, ka katra platforma var būt individuāla, dažāda un ļoti, ļoti piņķerīga. Un ar šo te platformām noteikti var skatīties un pētīt. Grāmatvedim vai jums, kā saimnieciskās darbības veicējiem, kas dara daudzas lietas, arī grāmatvedību, tad jums ir jāsaprot. Jūs esat saimnieciskās darbības veicēji, jums būs vienkāršā ieraksta sistēma. Tas ir apakšā pašā rakstīts. Šis te variants būs jums. Šis te būs vienkāršā ieraksta sistēma. Tie, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, tiem būs žurnāls, un kur mēs aizpildām žurnāla ailes. Es īstenībā. Savukārt, ja jūs esat organizācija, kas ir veids grāmatvedības uzskaita divkāršajā ieraksta sistēmā, var arī saimnieciskās darbības veicēji būt divkāršajā ierakstā, bet es saku labāk vienkāršo ierakstu. Un ko tas nozīmē? Debetā būs mums izdevumi, kredītā būs 5310 jeb kreditors un PVN reversējā kārtībā. Ja, pieņemsim, tas ir no šīs Let's Deal Amerikas kompānijas, un mums viņš parādās PVN pirmā pielikuma pirmajā daļā ar RN kodu un PVN deklarācijā 54. rinda un 63. rinda pār šiem te saviem pakalpojumiem. Kas notiek ar organizāciju, kas nav PVN, kas ir PVN maksātājs, bet kuram ir neapliekami darījumi? Un jautājums, kam šī platforma tiek paredzēta? Apliekamajiem darījumiem vai neapliekamajiem darījumiem? Nu, šitās lietas ir baigi jāskatās. Tāpēc es saku, PVN nav tas vienkāršākais nodoklis, un tiklīdz ir PVN, jums obligāti mans ieteikums ir meklēt profesionālu grāmatvedī, kas var šitās lietas atšķirt. Un internetveikala platformas nav tā vienkāršākā lieta. Un te man ir platformu uzskaitījums. Tās ir kas populārākās un kuras jūs kā tirgojot biļetes, tirgojot, pērkot kaut kādas, ir ļoti daudz Igaunijas platformas, kas ir parādījušās, kur jūs liekat tirzniecībā biļetes par pasākumiem. Jautājums apliekamas, neapliekamas. Iespējams, jums PVN jāsamaksā budžetā, nevis jāliek, kā es rādīju, reversā kārtība tajā un tajā ailē. Iespējams, ka viņš aiziet maksāt valstī. Etsy platforma, Booking.coms ir platforma, kur jūs liekat savus informāciju par reklāmu, par saviem apartamentiem vai par viesnīciņām, mājiņām.
Va tās. Maiņa, bet jums Latvijā jāraksta rēķins ārā, katram klientam jādod, jo platforma ir tikai naudas un reklāmas platforma, kura, jā, ir šobrīd arī paredzēts, ka var arī piestādīt rēķinu Booking.coms, bet principā Booking.comā arī rakstīts, ka rēķinu izsniedz tur, kur ir mītnes vieta. Es ceru, ka tur tas kļuva skaidrāks, bet arī es lieku piemēru klāt par Amazonu. Amazonai ir diezgan, es speciāli uztaisīju Amazonu internetu veikalu, vietni, lai jums parādītu to, ka jums jābūt PVN statusam. Un tad jums atnāks arī rēķini bez PVN. Jums būs šeit, kur ir orders, jums pie orders būs sadaļa, kur ir nopirktās lietas, un jums rēķina parādīsies. Bet ir tādi pārdevēji, kas arī drusku slinko, kas neiedod pa visām precēm invoice uz rēķinus, tad jums ir iespēja PVN likuma kārtībā pašiem uztaisīt šo te vienkāršoto rēķinu un arī iekļaut iekšā atskaitē PVN. Bet jums jābūt VAT numuram un viņam jābūt aktivētam. Tā. Un te ir tas moments, kurā vietā tad Amazonā ir diezgan sarežģīti un grūti dabūt, kur ir reģistrācijas status un visas šīs lietas. Tālāk mums ir par adresi par šīm lietām, tad ir par, kur ir VAT registration number. Viņu ļoti grūti atrast, tāpēc arī tie, kas ir reģistrējies dažādās platformās, lūdzu pasakojiet līdzi, kad šis te ir ielikts iekšā, jo ir grūti atrast, grūti saprast, jo tā ir sveša valoda un, ja nepārzinam ļoti specifiski, tad ir grūti, bet šiem te datiem ir jābūt iekšā. Nākamā lieta ir par mūsu mīļajām Instagramu, Facebooku, Gmail uzņēmumu kontiem, jeb saimnieciskās darbības kontiem. Jums obligāti jābūt PVN maksātājiem no pirmā centa, no pirmās reklāmas ieliktās no šīs, jo šobrīd Valsts dienas arī ir saņēmis informāciju par tām organizācijām vai tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas saņem šīs te reklāmas un liek tās reklāmas. Ja jūs saņemat maksu no Facebooka par reklāmām un no Instagram vai no TikToka, tad obligāti jums jābūt PVN maksātājiem arī influenceriem. Bet, ja jūs reklamējaties, jums arī ir jābūt PVN maksātāju statusā. Vēlreiz atgādinājums par šo te darbību ārpus Latvijas uz citām valstīm. Bet dažas svarīgas lietas, kuras būtiski ir saprast, vēl ir par dokumentu noformēšanu korektu. Un Latvijas dokumentos obligāti mēs rakstam atsauci. PVN likuma 11. pants noteikti nosaka, ka tad ierakstos izdara, kas pamatot ar attaisnojumu dokumentu, un attaisnojuma dokuments ir jebkurš saimnieciskās darbības dokuments, kas parāda mums, ka tas darījums noticis. Tas nozīmē to, ka mums ir ļoti daudz dažāda daudzveidība. Mēs varam nosaukumus uztaisīt preču pavadzīme, rēķins, invoice, kā mēs gribam. Bet ir apkopoti normatīvi akti, kas pasaka, kad jābūt kādiem rekvizītiem, un mēs varam vienu dokumentu uztaisīt, lai viņš dara visām gadījumu situācijām. Tas ir PVN grāmatvedības likums, tas ir par attaisnojumu dokumentu, ka tas parāda to, ka jums tas ir bijis saimnieciskai darbībai, preču piegāde, par preču piegādi noteiktās prasības, tad PVN likums, kas paredz kādiem dokumentiem, un naudas izdevuma apliecinošais dokuments. Šitas ir tas, kas ir
tas, kas parāda to. Tad ir nav nekur normatīvajos aktos noteikts, ka cik eksemplāriem kā jābūt, bet ir šobrīd likumā par grāmatvedību noteikts, ka vadītājs ir atbildīgs par šo te aprites noteikumu izstrādāšanu un noteikšanu. Bet ir viens likums, kurš pasaka, ka, ja mēs pārvadājam preces, tad mums, tas ir auto pārvadājuma likums, kurš nosaka, ka jābūt 3 eksemplāros sagatavotāji pavadzīmē, jeb rēķinam, kā mēs viņu nosaucam. Savukārt, kādi dažādi rēķini mums būs, to mēs paši nosakam. Saimnieciskās darbības veicēji mēs gadam sākoties varam uztaisīt dokumentu, rīkojumu vai lēmumu, ka mūsu rēķins sauksies tā un tā un tā, vai ir avansa rēķini, priekšapmaksas rēķini, vai gala rēķini, vai rēķini, kur mēs norādām savu darījumu faktiski, nerakstam nekādos rēķinos saskaņā ar līgumu tādu un tādu. Ja mēs rakstam tā, tad mums vajadzēs to līgumu. Ja mēs rakstam faktiski par producēšanu, par gleznu tādu un tādu nosaukumu norādam, viss ir skaidri saprotams. Mums pietiek ar rēķinu, kas ir arī pieņemšanas nodošanas akts reizē, un arī atmaksas dokuments, kuru mēs nododam klientam, un visiem viss ir skaidrs. Par plānotajiem grozījumiem 25. gadā. Mums ir vēl palikušas 12 minūtes, mēs arī ātri iziesim cauri. Piedāvātie grozījumi ir par to, ka būs kalendārais gads, 12 mēneši, no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Tas ir ļoti labi manā skatījumā. Un te tiks, lai mēs saprastu slieksni, ir jāreģistrējas, nav jāreģistrējas. Ja jums vajag izreģistrēties, negribat būt PVN maksātāji, darat to šogad līdz 31. decembrim, lai mazāk problēmu būtu, jo nākamgad būs stipri sarežģītāk to izdarīt, jo apliekamo darījumu noteikšanai nākamgad tiks ņemts vērā arī neapliekamie darījumi, tas ir ar nekustamo īpašumu, finanšu darījumi, apdrošināšanas darījumi. Ja jūs esat radošā persona, tas jūs tā kā varētu neskart, bet tiklīdz jums ir radošā persona kopā ar nekustamo īpašumu, tur ir apliekami, neapliekami darījumi, un tad ir jādomā, vai jums tas slieksnis nav pienācis stipri ātrāk. Tā kā tur būs ļoti jāvērtē, tur tiešām. Tad ir pār to, ka attiecas uz maziem vidējiem, kas tur tas tā kā varētu būt interesants moments par šiem te 10%, kurā nebūs vairāk tāda varianta, ka ja ir viens darījums, tad nav jāreģistrējas liels, tur būs jāskaita 12 mēnešu periodā šīs apliekamā summa. Tagad nāks iestrādāts likumās, būs skaidrāk saprotams, tad es arī vairāk dokumentēšu šos te grozījumus. Nākamā lieta, ja tiek pārsniegts šis te slieksnis, jāraksta iesniegums, ir noteikta kārtība, kā būs jāreģistrējas, un kuros gadījumos jāreģistrējas, kuros nē. Importa gadījumiem arī īpašā kārtība, tur būs vienas dienas kavējums nodokļu deklarāciju iesniegšanā un tādās lietās. Atviegloti būs noteikumi, vairāk netik strikti, bet ja būs tur tie 12 mēnešu periodā, tie darījumi nebūs, tad tur jāskatās šīs nianses, bet tas uz jums tā kā varētu neattiekties. Un tad man ir tad daži jautājumi par dažādām situācijām. Jautājums: plānoju darbību, kas ir ar nodokļiem Latvijā. Ja tirgoju savas e-grāmatas, kuras Amazon pats drukā pa visu pasauli, ir 2 varianti. Ienāk naudu PayPal konts, otrus uz Svetbanku. Neesmu saimnieciskās darbības veicēja, tikai autoratlīdzības saņēmēji, tāpēc man jautājums ir par visiem posmiem, kā kārtot attiecības ar valsts dienestu. Paldies! Lūk, mēs komentējam situāciju šādi.
noskaidrojam Amazon noteikumus, noskaidrojam normatīvu aktu noteikumus ar Latviju un Ameriku, konvencijas. Jāsaprot, ja tā ir tikai grāmatas uzražošana ideja, tā varētu būt autoratlīdzība, tad jāsaprot, vai tā ir autoratlīdzība, vai tas ir pakalpojums. Ja tā ir autoratlīdzība, un tad pirmām kārtām šis te PayPal konts obligāti valsts ņēmuma dienestā jādeklarē kā papildus konts. Tālāk, ja tā ir autoratlīdzība, tad mums ir šī autora atskaite, kas ir jāiesniedz līdz februāra beigām. Tur mēs arī ieliekam šo te nodokli, summu un nodokli un samaksājam 25%. Jautājums par Amazon izdevumiem. Vai no šīs te komisijas maksas tiek ieturēti šīs te grāmatas saražošanas izdevumi, reklāmas izdevumi vai kaut kādas citas maksas, kādi apjomi, un iespējams vai nu varbūt tās vajag SIA, varbūt saimniecisko darbību, un jāpadomā, kas ir kas. Tad nākamais jautājums. Kā summējas autoratlīdzības nodokļu maksāšanu pašnodarbinātāju ikmēneša ienākumiem, ko saņem izrakstīt to rēķinus, vai autoratlīdzība ietilpst tajos 700 eiro, ko nepārsniedz nodokļos jāmaksā 10%. Nu, te man ir jautājums vairāk par to, kas ir domāts ar šo te jautājumu. Vai tā ir autoratlīdzība? Viņai ir klāt pie saimnieciskās darbības, vai tas ir ārpus saimnieciskās darbības. Ja tas ir iekšā, tad mums ir jāskatās ieņēmumi mīnus izdevumi, un ja mums ir līdz 700 eiro, mēs maksājam 10%, ja pārsniedz 700 eiro, mēs maksājam no 700 eiro 31,07%, un no starpības, pieņemsim, 800 mīnus 700, mēs maksājam šos te 10%. Jāsaprot, kas ir ar jautājumu domāts. Tālāk ir pašnodarbinātā ziņojums, jo kāpēc īsti nav skaidrs tas jautājums? Tāpēc, ka ja mums ir saimnieciskā darbība, tad mums principā autoratlīdzības, kur izmaksātājs ietur nodokli, nevarētu būt. Bet, ja tas jautājums ir domāts, vai manos ieņēmumos šajā te pirmajā rindiņā ieiet arī autoratlīdzības, jāieiet, ja jūs esat saimnieciskās darbības veicējs un visu to darat kopā. Ja mēs domājam par PVN, tad tajos ieņēmumos priekš PVN mums autoratlīdzība neiet. Bet, ja tas ir priekš 700 eiro, tad viņa iet. Te ir bilde, kurā vietā mēs sagatavojam pašnodarbinātā ziņojumu. Un nākamais. Man interesē, ja pārdodu vienu gleznu vairāku gadu laikā, kādi procenti man jāaprēķinās par ko? Par ko? Jautājums, par ko aprēķinās kādi procenti? Ja jūs uzgleznojat gleznu, jautājums, vai jūs esat saimnieciskās darbības veicējs vai nē. Ja jūs esat saimnieciskās darbības veicējs, jums ir ieņēmumi mīnus izdevumi, kā es jau rādīju šajā tabuliņā, tad, kad jūs pārdodat gleznu, tur jums ir ieņēmumi un izdevumi, jāskatās, ir tajā mēnesī vai nav. Ja nav, jūs reāli izmantojat krājot čekus šo te metodi, vai jūs izmantojat, ka jūs piemērot šo te izdevumu normu saskaņā ar minuskamatu noteikumiem 899, 50.1 vai 2. Ja jums tā glezna ir uzgleznota gadus atpakaļ, jums ir saimnieciskā darbība, bet tajā mēnesī nav tie izdevumi, jums sociālās iemaksas būs jānomaksā no tā fakta, kas jums ienāk nauda. Savukārt ienākumu nodoklim jūs ņemsiet šo te kopējo summu, ieņēmumi būs ieņēmumu kopējā summa, un izdevumi būs izdevumu kopējā summa. Un tad jūs skatīsieties, reiķināsiet ienākumu nodokli. Šos te jautājumus jums būtu forši ar manīm pārunāt individuālāk, sevišķi šo te jautājumu par to gleznas pārdošanu arī par Amazon. Tas būtu stipri labāk, jo mums ir iespēja izvēlēties, kādā veidā mēs reģistrējam savu saimniecisko darbību
kā saimniecisko darbību, vai mēs reģistrējam SIA, vai mums ir autora atlīdzības, mēs varam izvēlēties, kā tad mēs darbojamies. Un PVNs mums nāk atsevišķi kā papildus nodoklis, jo saimnieciskai darbībai un visiem pārējiem mums ir sociālās iemaksas, ienākuma nodoklis, ja mums ir darbinieki, tad darba attiecību nodokļi, ja savukārt mums ir pirmkārtsvērtības nodoklis, viņš atsevišķi nodoklis un atsevišķi uzskaita mums ir. Nu, paldies šodienai. Te ir ieskats nākamajiem semināriem un tēmām. Tiekamies nākamreiz 13. novembrī. Tur būs par NVO un par darba attiecībām un par darba attiecību citiem variantiem, tāpat saimnieciskā darbība un citas lietas. Iespējams, ka tuvāk nāks arī būs varbūt tās arī nākamā gada lietas saprotamas, kas mums nākamgad gaida. Likumas un tlīs, un 27. novembrī mana doma ir jums pastāstīt par e-rēķiniem un par to, kādā veidā tas skars jūs kā saimnieciskās darbības veicējus, cik sevišķi, ja nākamgad sadarbosieties ar valsts un pašvaldību organizācijām un līgumi būs noslēgti nākamgad. Pārējiem ieskats, kas gaida 26. gadā, jo no 26. gada e-rēķini būs nepieciešami visiem. Un e-rēķins nav tas rēķins PDF-ā, Wordā, Excelī, bet e-rēķins mums ir jau digitāls rīks, un es parādīšu gan kā e-adresē mēs varam šo te e-rēķinu dabūt, un tad jādomā par sistēmām, platformām, kā mēs to nodrošinām. Saimnieciskās darbības veicējiem noteikti e-adrese būs risinājums, bet mēs to paskatīsimies, sapratīsim, kā tas izskatās. 11. decembrī mēs tiekamies uz Zoomiņu. Laiki varbūt tās paliek 10, varbūt 5. Es būtu ļoti pateicīga, ja jūs piesakaties uz nākamajiem semināriem, pasakat, kurš laiks jums labāk dar 10 vai 5. Un tad runāsim 11. septembrī par 11. decembrī par nākamā gada jaunumiem, aktualitātēm, izmaiņām, kas mūs skars un kā mēs dzīvosim 25. gadā. Paldies! Un te ir mana lieta, ko es daru, ar ko es nodarbojos, mani kontakti, lai jūs varat sazināties ar manīm. Un šodien es saku paldies. Un tad mēs tiekamies nākamajos semināros, un, ja kādi jautājumi, droši es atbildēšu uz tiem. Tā. Paldies, Dainu. Es ceru, ka bija saprotami un labi. Un paldies pārējās dāmas un kungi, kas klausās ierakstu. Un, ja kādi jautājumi noteikti var jautāt, sazināties ar manīm. Un tad tiekamies nākamajos semināros. Un lai forša diena, lai foršs rudens. Superīgi. Atā.